grāmata, 50. nodaļa, 20. pants. Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši, bet Dievs to par labu ir nodomājis, gribēdams, tā kā šodien redzams, uzturēt daudz ļaudis pie dzīvības. Debes Tēvs, paldies par šo brīdi, paldies, ka varam norimt savā skrējienā, paskatīties uz augšu, paskatīties uz Tevi. Un mēs lūdzam svētīt Tu mūs katru ar savu vārdu, tā kā Tu to vēlies šajā rītā. Uzrunā mūs un dod, ka mēs varētu iziet no šī nama stiprināti ar lielāku pārliecību par to, ka Tu esi mums blakus un ka Tu vadi mūs un ka mūsu dzīvē ir ļoti liela jēga un nozīme. Tā ir mana lūkšana, to es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Savā laicīgā darba dēļ man sanāk diezgan bieži, diezgan regulāri lidot ar lidmašīnu. Un kopumā tā ir jauka pieredze, bet ir tomēr arī kādi nepārāk patīkami brīži. Proti, piemēram, tad, kad tu lido cauri gaisa bedrēm, kas arī tiek saukts par turbulencēm. Tas ir kā tādas neredzamas vētras, kas virmuļo gaisā, kurām tad lidmašīna lido cauri. Un arī cilvēkam reizēm sanāk iet cauri neredzamām vētrām, un tomēr dvēseli jūt turbulences. Un vienlaikus, kamēr pasažieri izjūt šīs neredzamās turbulences, pilots redz kaut ko vairāk. Un teoloģijā to sauc par dievišķo providenci. Providenci, kas nāk no vārda providentia, vārds, kas ir latiņu valodā sastāv no diviem vārdiem, pro, kas ir pirms, un videre, redzēt. Tātad redzēt kaut ko pirms, kaut kā, vai iepriekš redzēšana. Starp citu, tā ir tā pati sakne, kuru mēs vienam vārdam, kuru mēs ļoti labi zinām, tas vārds ir video, kas nozīmē es redzu. Un šodien māmiņu ģimenes dienā šī tēma ir, man liekas, ļoti arī trāpīga, jo tā atspoguļo to vecāku gādību, kuru bērns parasti pat nemaz tā nepamana un nenojauš. Un arī mūsu 1689. gada ticības apliecība runā par šo dievišķo providenci. 5. nodaļā, līdz kurai mēs šodien esam nonākuši, 1. pantā ir rakstīts: Dievs visu lietu labais radītājs savā bezgalīgajā spēkā un gudrībā uztur, vada, izkārto un pārvalda visas radības un lietas no vislielākajām līdz vismazākajām, ar savu pilnībā gudro un svēto providenci, uz to mērķi, kuram tās tika radītas, saskaņā ar savu nekļūdīgo priekšzināšanu un savas gribas brīvo un nemainīgo padomu, par slavu viņa gudrības, spēka, taisnības, bezgalīgās labestības un žēlsirdības godībai. Un šo dievišķo providenci, šo miedarbību starp pasažieru un pilotu, iespējams vislabāk mēs ieraugām Bībelē tieši caur mūsu šodienas tekstu, kuru es nolasīšu vēlreiz 1. Mūzes 50:20, kur kāds saka: Jūs gan esat ļauni pret mani domājuši, bet Dievs to par labu ir nodomājis, gribēdams, tā kā šodien redzams, uzturēt daudz ļaudis pie dzīvības. Šis ir teikums ar 3 daļām, un tāpēc arī vēlos to tajā mazliet iefokusēties un sadalīt viņu arī tajās pašās 3 daļās. Un pirmā daļa ir cilvēku plāni. Cilvēku plāni, un tas ir tas pirmais teikums, kur ir teikts: Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši. Cilvēka plāni. Kādi no jums jau zina un ir jau sapratuši, kas tas ir par stāstu? Tas ir stāsts par Jāzepu. Un viņš šos vārdus saka saviem brāļiem. Bet tas brīdis, kurā tas notiek, ir varens mirklis, pielādēts pilns dinamīta. Un šis ir kā tāds mazs
Kadrs, kā mums dažreiz filmās ir, ka mēs redzam sākumā tādu mirkli no filmas vidusdaļas vai beigu daļas. Šis ir mazs ieskats tajā, kur mēs nonāksim. Šī ir saruna Jāzepam ar brāļiem. Un, lai mēs saprastu, kas šeit notiek, mēs mazliet patīsim atpakaļ to stāstu un aplūkosim, kas tieši bija tas ļaunais, par kuru viņš šeit runā. Un tas mūs aizveda dažas 13 nodaļas atpakaļ uz 1. Mūzes 37. Un tur ir tā, es palasīšu ik pa laikam kādus no pantiem, un tā mums sāks veidoties tā lielā bilde kopā, kas tur īsti notiek. 3. 4. pants. Bet Izraels mīlēja Jāzepu. Izraels ir Jāzepa tēvs, viņu agrāk sauca Jēkabs, un tad viņš cīnījās ar Dievu. Viņš teica, Dievs, es cīnīšos, kamēr tu man svētīsi. Un tā, kad viņš saņem šo Dieva svētību, tad Dievs viņam nomaina vārdu no Jēkabs uz Izraels. Izraels nozīmē tas, kurš cīnījās ar Dievu. Bet Izraels mīlēja Jāzepu vairāk par visiem saviem brāļiem, jo viņš tam bija dzimis vecumā, un viņš uzdāvināja tam raibi krāsotus svārkus. Un viņa brāļi redzēja, ka tēvs viņu mīl vairāk par visiem citiem brāļiem, un tie viņu ienīda un nespēja mierīgi ar viņu runāt. Jums ir bijis kādreiz tā, ka jūs nespējat ar kādu cilvēku mierīgi runāt, ka jums visu laiku pavalkās uz emocijām, jo ir kaut kādas nesakārtotas lietas jūsu starpā. Šī ļaunuma pamatā, kas ir mūsu šodienas pantā, mēs redzam, ir skaudība un naids. Par to, ka tēvs mīl Jāzepu, šo jaunāko brāli, vairāk it kā par pārējiem. Jāzeps turklāt vēl saņem krāsainu tērpu, kas bija īpaši dāvana, jo visi tajā laikā staigāja vairāk tādās praktiski pelēcīgās drēbēs. Tā kā mūsu latvieši šodien vairāk tādās tumšās, ieskaitot mani. Bet viņš saņem šo krāsaino tērpu. Un tad 5. 7. pants. Jāzeps sapņoja sapni, un kad viņš pastāstīja to saviem brāļiem, tie viņu ienīda vēl vairāk. Viņš tiem teica, klausieties jau šo sapni, ko es nosapņoju. Re, mēs sējām kūlīšus lauku vidū, un re, mans kūlīts piecēlās un pat nostājās, un re, jūsu kūlīši sastājās apkārt un klanījās manam kūlītim. Liekas, ārprāts. Jāzep, ko tu dari? Tu lej eļļu vēl ugunī. Kāpēc tev ir jākaitina viņi, kuri jau tā ir nokaitināti un nespēja tev mierīgi parunāt? Bet šis nebija Jāzepa sapnis, tas bija Dieva sūtītais sapnis, un tādēļ Jāzepam tas bija jāizstāsta. Un 8. pants, kāda bija reakcija uz šo sapni. Un viņa brāļi viņam teica, tad nu tu mūs valdīsi, tu pāraudzīsi. Un tie vēl vairāk ienīda viņu par viņa sapņiem un sacīto. Tātad tēva mīlestība, rezultāts ir naids. Tēva dāvana, krāsainais tērps, rezultāts vēl lielāks naids. Tad vēl šis sapnis, vēl lielāks naids. Ko varētu tagad darīt lietas labā, lai nomierinātu šos sakarsušos prātus? Kā jūs rīkotos? Ko jūs darītu šādā situācijā? Jāzep, tev ir kāda ideja? Jā, Jāzepam bija ideja, 9. pants. Un viņš atkal sapņoja citu sapni un pastāstīja to saviem brāļiem. Re, es atkal sapņoju sapni, un re, saule un mēnesis un 11 zvaigznes man klanījās. Kas gan varētu būt tās 11 zvaigznes? Pie 12 brāļiem. Kā jums liekas, kāda bija reakcija, kā tas tika uzņemts? Reakcija bija tāda, ka pat tēvam bija jāiesaistās. 10. pants. Un viņš pastāstīja to savam tēvam un saviem brāļiem, bet tēvs viņu apsauca un teica,
Ko nozīmē šis sapnis, ko tu sapņoji? Vai man un tavai mātei un taviem brāļiem būs jāiet klanīties tev līdz zemei? Vau, Jāzep! Varētu padomāt, pusaudzim sakāpes bišķiņ galvā. Un 11. pants. Un viņa brāļi viņu apskauda, bet viņa tēvs teikto atcerējās. Brāļiem šī skaudība, šis naids, viņi vārās dusmās, bet tēvs atcerās, jo visticamāk tādēļ, ka tas ir ļoti dīvaini, jo Jāzepam bija 17 gadu, un 17-gadīgs jaunietis tā runā tik pārliecinoši par sevi un par savu nākotni. Ja mēs pazīstam pusauģus un tos, kuri tuvojās vidusskolas noslēgumam, viņiem parasti, ka pajautā, ko tu gribi darīt nākotnē, viņi nezina, nav vēl izdomājuši. Tas ir normāli. Bet šeit 7-gadnieks milzīgi sapņi un plāni, un vēl pēc tam visa ģimene kalpos viņam. Un turpinājums šim stāstam ir tiešām skaudrs, briesmīgs. Tēvs kādā dienā tēvs Jākabs sūta Jāzepu pie saviem brāļiem, kuri ganās, kuri ved ganības kaut kur patālu no mājām. Un viņš sūta viņu, lai viņš pārbaudītu, vai viņiem viss ir kārtībā. Un Jāzeps, protams, kā paklausīgs dēls to arī dara, iet un dodās, un vēl pa ceļam tur jautā kādiem vīriem, kur jūs neesat redzējuši un kur jāiet, un viņš aiziet. Un tad 18. pantā mēs lasām. Tātad šie brāļi, ieraudzīja viņu, Jāzepu, no tālienes, un pirms vēl viņš bija pienācis, tie sazvērējās, lai viņu nonāvētu. Nonāvētu. Par ko? Par to, ka tev skauž tēva mīlestība, bet viņš taču ir jaunākais bērns un vēl pēc tam vecumā dzimis. Vai tas nav kaut kādā ziņā dabiski? Vai par to, ka viņš stāsta sapņus, nonāvēt? 19. un 20. pantā. Tie runāja savā starpā, kur šis sapņotājs nāk, tad iesim, nokausim viņu un iemetīsim kādā no bedrēm un teiksim, plēsīgs zvērs viņu aprija. Tad redzēsim, kas no viņa sapņiem iznāks. Un tā arī notika, ka viņš atnāca, viņu uzreiz izģērba un iemeta akā, kas bija izkautus bez ūdens. Un plāns viņiem bija skaidrs, bet tad vecākais brālis Rūbens tomēr pārliecināja pārējos nenogalināt Jāzepu, un viņa plāns bija dabūt Jāzepu atpakaļ uz mājām. Rūbens malecis. Bet, kad Rūbens bija kādā brīdī atgājis nost, pārējie tomēr izdomāja citu ideju, kā tikt vaļā no brāļa. Viņu ideja – pārdosim arābiem verdzībā. Un tā no 28. pantā mēs lasām, bet garām gāja midjāniešu vīri, tirgoņi, tad tie izvilka un izcēla Jāzepu no bedres un pārdeva viņu ismaēliešiem par 20 sudraba gabaliem. Un Jāzepu aizveda uz Ēģipti. Vēlāk mēs lasīsim, ka Jāzeps cenšas viņus vēl izmisīgi iežēlināt šajā brīdī. Un jūs varat tikai iepauzēt šajā stāstā un padomāt, kā Jāzepam varēja būt sajūta šajā brīdī esot tajā bedrē, neziņā. Un tad pēc tam vēl tiekam svešu cilvēku izvilktam ārā un tiekam pārdotam. Kāda emocionāla situācija, kāds mentālais stāvoklis viņam varēja būt šajā brīdī. Viņš mēģina viņus vēl iežēlināt, bet viņi neklausās. Lūk, kādi ir cilvēki, kādi var būt cilvēki. Lūk, to nozīmē vārdi, kurus Jāzeps daudzus gadus vēlāk saka šiem pašiem brāļiem, satiekot viņus vēlreiz. Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši.
Jā, tiešām ļaunu. Šis vārds ļaunu ebrejiski ir rā. Tas pats vārds, kas tiek lietots radīšanas stāstā, kur ir pieminēts labā un ļaunā atzīšanas koks. Dievs aizliedza no tā ēst, bet čūska atļāva, un nu cilvēks atzīst ļauno. Lūk, piemērs tam, kas pirms grēkā krišanas pasaulē neeksistēja. Un šis ļaunums ir ne tikai pret Jāzepu vērsts, bet arī pret viņa tēvu. Mēs tālāk lasām 31. līdz 35. pantā. Tad viņi paņēma Jāzepa svārkus, nokāva āzi un iemērca viņa svārkus asinīs. Un raibos svārkus viņa aizgādāja savam tēvam, sacīdami: To mēs atradām, palūko, Jēl, vai tie ir tava dēla svārki vai nē? Viņš tos pazina un teica: Mana dēla svārki, plēsīgs zvērs viņu ir aprījis, plosīts, saplosīts Jāzeps. Un Jākabs saplēsa savu kraklu, apvilka maisu par gurniem un sēroja par savu dēlu daudz dienu. Visi viņa dēli un meitas nāca viņu mierināt, bet viņš liedzās mierināties, sacīdams: Sērodams es nokāpšu Šeolā, tas ir Ellē, pie sava dēla, un viņa tēvs raudāja par viņu. Mēs varam uzdot jautājumu, kas tie vispār ir par cilvēkiem, kuri spēj ne tikai tā izrīkoties ar paša brāli, bet vēl arī ar savu tēvu, viņam vēl melot acīs, liekuļot, ka viņiem ir it kā žēl. Un briesmīgākais tas, ka viņi to turpina darīt daudzu gadu garumā. Pareizāk sakot, 20 gadus. 20 gadus viņi kopīgi slēpj šo grēku, liekuļo pat savu tēvu priekšā. Un tur jau veidojās ļaunums uz ļaunumu, tie ir jau slāņi, tas ir saslāņojums ļaunuma. Jo viens ir kaut ko izdarīt, otrs ir to attaisnot un to turpināt slēpt savā dzīvē. Es esmu lasījis kādus mūsdienu stāstus. Anglijā kāds vīrietis tika turēts šķūnī kā vergs gandrīz 40 gadus, dzīvojot necilvēcīgos apstākļos. Ēģiptē dzimusī Šīma Hola bērnībā tika pārdota verdzībā un vēlāk nelegāli nogādāta ASV piespiedu darbam. Nigērā kāda meitene bērnībā tika pārdota verdzībā par aptuveni $500 un vēlāk kļuva par simbolu cīņai pret mūsdienu verdzību. Tātad tas joprojām notiek. Šis ļaunums, šāda cilvēka tirdzniecība joprojām ir reāla, jo tas ir cilvēka dabā. Un visi šie cilvēki atbildēs Dievam kādu dienu par šiem noziegumiem. Dievs visus cilvēkus turēs pie atbildības. Par katru noziegumu cilvēkam būs jāatbild Dievu priekšā. Tā nu Jāzepa lidmašīna šobrīd virzās cauri tādam smagam, turbulenču posmam, zonai. Taču šīs lidmašīnas priekšā sēž pilots, kuram ekrānā ir iestādīts skaidrs, noteikts lidojuma maršruts. Aviācijā to sauc par flight path, jeb lidojuma līnija, kas ir skaidrs iepriekš noteikts maršruts, kurš arī vedīs cauri turbulenču zonām. Un tas mūs aizved pie otrā punkta – Dieva suverenitāte, Dieva providence. Un tas ir otrajā teikuma daļa, bet Dievs to par labu ir nodomājis. Bet Dievs to par labu ir nodomājis. Šajā visā situācijā mēs varētu uzdot jautājumu, kā tas ir iespējams. Tāds ļaunums un Dievs to ir par labu nodomājis. Vārds labu, kas šeit ir izmantots, ir arī tas pats vārds, kas ir lietots
labā un ļaunā atzīšanas kokam. Šeit mēs redzam šos abus pretstatus. Te ir miedarbība starp šiem diviem nodomiem, diviem plāniem, kurus mēs nespēsim loģiski savienot savā prātā, un tomēr viņi tur ir. Mūsu ticības apliecība arī par to runā 4. pantā. Dieva visvarenais spēks, neizdibināmā gudrība un bezgalīgā labestība tik tālu izpaužas viņa providencē, ka viņa noteiktais nodoms sniedzas pat līdz pirmajai grēkā krišanai un visām citām eņģeļu un cilvēku grēcīgajām darbībām. Un tas notiek ne tikai caur vienkāršu pieļaušanu, bet arī tā, ka viņš tās visgudri un vareni ierobežo, sakārto un pārvalda daudzveidīgā kārtībā saskaņā ar saviem vissvētākajiem mērķiem. Tomēr tā, ka šo darbību grēcīgums nāk vienīgi no radībām, nevis no Dieva, kurš būdams pilnībā svēts un taisns, nedz ir, nedz var būt grēka autors vai atbalstītājs. Dievs ir šis pilots, kurš gan cilvēku dzīves ved cauri turbulenču zonām, tomēr viņš nav pie tām vainīgs. Viņš nevien nav vainīgs, bet viņš pat pārvērš tās labos nodomos, kas viņam ir iespējami un pieejami. Un to mēs arī redzam Jāzepa dzīvē. Šie vārdi, kurus Jāzeps šeit saka, parāda, ka Jāzeps to ir sapratis. Jāzeps saka, bet Dievs to par labu ir nodomājis. Kādēļ Jāzeps tā spēja teikt šajā 50. nodaļā? Kā gan stāsts nonāca līdz tam, ka viņš šādus vārdus var teikt tiem brāļiem, kuri viņu iemeta bedrē un pārdeva prom un vēl meloja tēvam par to visu? Līdz tik apbrīnojamam pavērsienam, kas tur notika? Skatāmies filmu tālāk. 13 gadus pēc savas nonākšanas verdzībā Dieva providencē viņš kļūst par Ēģiptes pārvaldnieku, kas ir otrā persona aiz lielā faraona. Numur 2 aiz faraona. Un tad pienāk ilgi un nežēlīgi bada laiki, kuru dēļ Jāzepa brāļi ir spiesti doties uz Ēģipti, jo Jāzeps ir pakārtojis Dieva providencē caur atkal kādiem sapņiem lietas tā, ka viņi ir veikuši uzkrājumus, zinot, ka tuvosies šie bada laiki. Un tā šie brāļi dodas uz Ēģipti, un kuru viņi tur satiek? Savu brālīti Jāzepu. Bet viņi viņu neatpazīst. Tomēr Jāzeps atpazīst savus brāļus, un tad viņš izspēlē tādu kā triku, it kā apsūdzot vienu no brāļiem, bet ar nodomu, lai viņi dodas atpakaļ un ar savu tēvu kopā nāk uz Ēģipti. Tātad, lai dabūtu šo savu tēvu arī uz Ēģipti. Un tajā brīdī, kad šiem brāļiem ir visas šīs problēmas, ir šie bada laiki, un tad vēl viņi aiziet uz Ēģipti, un tur vēl viņus apsūdz, un viņiem sākās visas šīs problēmas, tajā brīdī mēs pirmoreiz redzam, ka viņi atzīst šo grēku. 42. nodaļā viņi saka viens otram, tiešām mēs esam vainīgi par mūsu brāli, kad redzējām viņa dvēseli bēdās, kad viņš mēģināja mūs iežēlināt, bet mēs neklausījāmies. Tādēļ pār mums nākusi šī nelaime. Ironiski tas, ka šajā brīdī viņi vēl nav atpazinuši, ka tas ir Jāzeps, un tomēr viņi apzinās, ka šī visa lieta ir saistīta ar to pašu slēpto grēku pret Jāzepu. Un tāda ir cilvēka daba, ka mēs pie šādiem secinājumiem bieži vien nonākam tikai tad, kad mums uznāk kāda nelaime. Tad mēs sākam apzināties savu grēku nopietnību. Līdz tam mēs varējām kaut kā to attaisnot. Līdz tam mums likās, Dievs jau varbūt arī to nemaz tik nopietni neuztver. Un tad, kad atnāk nelaime, tad mēs sākam vērtēt savu dzīvi un savus grēkus. Tāda arī ir cilvēka daba.
Arī es pats tam esmu gājis cauri, un šodien iespējams nestāvēt šeit, ja arī manā dzīvē nebūtu bijuši kādi nelaimes pavērsieni, kur es esmu sācis celt augšā akmeņus savā dzīvē, pārbaudot, ka varbūt es dzīvoju arī grēkā. Svētīgi tie cilvēki, kuri nonāk pie šiem secinājumiem pirms nelaime klauvē pie viņu durvīm. Un tad pienāk tas lielais brīdis, 45. nodaļā Jāzeps atklājas sevi saviem brāļiem. Un Jāzeps teica saviem brāļiem, nāciet jau tuvāk pie manis. Tie panācās tuvāk, un viņš teica, es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kur jūs pārdevāt uz Ēģipti. Un nu neesiet drūmi un nedusmojiet uz sevi. Nedusmojiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šejieni, jo Dievs mani ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs izdzīvotu. Jau šos 2 gadus visā zemē bija bats, un nāks vēl 5 gadi, kuros nebūs ne aršanas, ne ražas. Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai jūs saglabātu uz zemes, lai jūs paliktu dzīvi un daudz izglābtos. Tad nu ne jūs mani uz šejieni sūtījāt, bet Dievs. Ne jūs mani uz šejieni sūtījāt, bet Dievs. Viņš mani darīja par tēvu faraonam, par kungu visam viņa namam un par valdnieku visai Ēģiptes zemē. Apbrīnojami vārdi, vai ne? Jāzeps vairākas reizes uzsver, Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu. Nevis jūs, bet Dievs bija tas, kurš šo visu orķestrēja. Lūk, tā ir Dieva providence. Viņš ir tik liels, ka viņš pat grūtības un ciešanas spēja pārvērst par kaut ko labu pēc sava nodoma. Un tad pāris nodaļas vēlāk Jāzeps tad nu saka šos vārdus saviem brāļiem. Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši, bet Dievs to par labu ir nodomājis. Bet kas tad ir tas labais, ko viņš bija nodomājis? Un tas mums aizved pie pēdējā punkta, 3. punkts. Rezultāts. Rezultāts šai mijiedarbībai starp cilvēku plāniem un Dieva plāniem, jeb Dieva providenci. Un tas ir teikuma 3. daļa. Gribēdams, tā kā šodien redzams, uzturēt daudz ļaudis pie dzīvības. Tas, kas šeit notiek, ir, ka nevis tikai Jāzeps un viņa brāļi un viņa ģimene tiek izglābta, nē, te ir daudz vairāk cilvēku iesaistīti. Patiesībā visa Izraēla tauta ar to tiek izglābta, jo Izraēla 12 ciltis ir kuri? Šie 12 brāļi. Ja Dievs būtu ļāvis nomirt viņiem badā Kanānas zemē, tad nebūtu tādas Izraēla tautas. Ja Dievs nebūtu sūtījis Jāzepu pa priekšu, viņi visi būtu nomiruši bada nāvē. Un ja nebūtu šīs Izraēla tautas, tad nebūtu arī kura cilvēka? Izraēlieša no Nācaretes Jēzus Kristus. Tā Dieva providencē caur Jāzepu tiek izglābta vesela tauta, lai caur tautieti Jēzu Kristu šī svētība atnāktu līdz daudzām tautām, līdz visām tautām pasaulē. Arī līdz tai tautai, kura velk sarkanbaltsarkanus karogus. Līdz tai tautai, kurai jūs šodien piedarat. Kaut kādā ziņā jūs šodien šeit sēžat, tādēļ, ka Jāzeps gulēja bedrē. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievam bija vēl senāks plāns. Pat ne tikai plāns, bet viņš bija devis solījumu Ābrahamam. Pat ne tikai solījumu, bet viņš bija noslēdzis derību ar Ābrahamu, kurā viņš apsolīja svētīt visas tautas caur Izraēlu. Un tas ir 1. Mūzes 12. nodaļā minēts, kur viņš saka, tevī tiks svētītas visas dzimtas uz zemes.
Dievs to apsola Ābrahamam, un tāpēc viss tās, kas notiek tālāk, sākot ar Izraēlu līdz Jēzum, tas viss ir daļa no solījuma, kuru Dievs šeit pilda. Un tā uzticamais Dievs piepilda šo solījumu apbrīnojamā veidā cauri Jāzepu, un tādējādi Jāzeps patiesībā kļūst par ēnu Jēzum Kristum, par ēnu nākotnes Jēzum. Teoloģijā šīs ēnas sauc par tipoloģiju. Jāzeps ir tips Jēzum. Patiesībā visa vecā derība ir pilna ar personām un notikumiem, kuri ir tipi, kuri ir ēnas tam Jēzum Kristum, kura dēļ ir radīta šī pasaule, kuram ir radīta šī pasaule, caur kuru ir radīta šī pasaule, ap ko grozās viss šajā pasaulē. Vienalga, vai tu tam tici vai nē, vienalga, vai tu to esi pamanījis vai neesi. Un Jāzeps ir viena no šīm ēnām. Paskatieties līdzības. Jāzepu nodeva viņa brāļi. Jāzepu pārdeva par 20 sudraba gabaliem. Jāzepu nepatiesi notiesāja. Jāzepu pazemoja. Jāzepu pēc tam pagodināja. Un Jāzeps kļūst par dzīvības nesēju daudziem. Jēzu nodeva savējiem. Jēzu pārdeva par 30 sudraba gabaliem. Jēzu notiesāja netaisnīgi. Jēzu pazemoja piesitot krustā. Jēzu vēlāk pagodināja pēc viņa augšām celšanās. Jēzus kļuva par dzīvības avotu daudziem. Un varbūt tas apbrīnojamākais ir tas, ka arī Jēzus dzīvē mēs redzam to pašu Dieva providenci. Tas, ko Sergejs ievadā lasīja no Apstuļu darbiem 2, tur ir tāds viens ļoti dinamītu pielādēts pāns 23. kur ir teikts tā, viņu, tas ir Jēzu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējuma bija nodots jums. Jūs viņu ar noziedznieku rokām piesitāt krustā un nonāvējāt. Dieva nodoms, Dieva paredzējums, Dieva plāns un tomēr cilvēku atbildība, cilvēku grēks, cilvēku plāni. Un krusts ir galējais piemērs tam, ka Dievs vada ļaunumu, kā Dievs vada ļaunumu caur sekundāriem līdzekļiem, lai nestu glābšanu daudziem cilvēkiem. Un tomēr kaut arī Jēzus krusta nāve ir kaut kas tāds, no kuras profitē, no kuras ieguvēji ir visi cilvēki. Arī tie, kur šodien netic Jēzum, viņi pat neapzinās, kā viņi dzīvo ar svētībām, kuras viņiem tiek dotas caur Kristu. Lai arī Dievs svētī visus tādā vispārīgā veidā, ko sauc par vispārīgā žēlastība, tomēr šī glābšana attiecas visvairāk tieši uz ticīgiem. 1. Timotejam 4:10 ir teikts, tādēļ mēs arī nopūlamies un cīnāmies, jo ceram uz dzīvo Dievu, kas ir glābējis visiem cilvēkiem, it īpaši ticīgajiem. Un arī mūsu ticības apliecībā pēdējais citāts vēl no turienes 7. pantā ir teikts, tāpat kā Dieva gādība vispārēji sniedzas līdz visām radībām, tā vēl īpašākā veidā gādā par viņa draudzi un izkārto visas lietas par labu tai. Jāzepa maz dēls Jēzus nomirst pie krusta, un krusta nāve ir samaksa, lai viņš izpirktu savu līgavu. Šī līgava ir draudze. Un šai līgavai, šai draudzei Dieva providence izkārto visas lietas par labu tieši tāpat kā Jāzepam. Proti viss sliktais pat tiek pārvērsts par kaut ko labu. Kā es to zinu? Jo mēs par to lasām Romiešiem 8:28.
Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Ja tu esi viņa bērns, tu vari būt 100% drošs, ka viņš sēž pilota kabīnē un viņš vada tavu lidmašīnu pa iepriekš noteiktu lidojumu maršrutu. Tu varbūt sēdi un kraties savās turbulencēs un nesaproti, kas šobrīd notiek, bet viņš zina, kas notiek. Un viņš zina, kāpēc tev ir tam jālido cauri. Un viņš saprot, ka tu jūties ar lielu neziņu un bailēm, un tev varbūt slikti dūši ir, bet uzticies viņam. Viņš ir samaksājis ar sava dēla asinīm, lai tu būtu šajā lidmašīnā. Un vēl vairāk viņš tevi gatavo caur šīm turbulencēm un varbūt jau lieto citu cilvēku svētīšanai, caur ko tu arī pats saņem milzīgas svētības. Tādēļ nebaidies, uzticies viņam. Tavai dzīvei ir mērķis un jēga, un tu varbūt šobrīd to neredzi, jo tad, kad tu kraties un tev slikta dūša ir, tad parasti tu nedomā par tālajošiem mērķiem. Tu domā par to šeit un tagad, un ka viss ir slikti. Bet kādu dienu tu ieraudzīsi? Un, lai uzsvērtu šo, es vienkārši paņemšu vēl vienu piemēru, lai jūs redzat, ka šādu piemēru ir daudz Bībelē. Neticamā kārtā pat apustulis Pēters, kurš bija tas līderis Jēzus mācekļu pulkā, tas, kurš bija tas drosmīgais džeks, tas, kurš gāja vienmēr pa priekšu, viņš sēdēja lidmašīnā, kratījās turbulencēs. Tādās turbulencēs, kuras šķiet, kā tas vispār ir iespējams, ka tās varētu būt Dieva vadītas. Proti viņš aizliedza savu kungu Jēzu ne tikai vienu reizi, ne tikai 2 reizes, 3 reizes. Bet neticam, ka arī tur Dievs nebija atstājies no viņa. Jo arī to Dievs spēja vērst par labu. Jēzus jau pirms šīm turbulencēm saka šim Pēterim, Lūkas 22, 31 līdz 34, Sīmani, Sīmani, kas bija otrs vārds Pēterim, redzi, Sātans gribējis jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus. Kad tu būsi atgriezies no kā? Jēzus runā jau par šo notikumu. Un tad Pēters viņiem sacīja, kungs, es esmu gatavs ar tevi doties pat cietumā un nāvē. Bet Jēzus sacīja, es tev saku, Pēteri, vēl gailis nebūs šodien nodziedājis, pirms tu 3 reizes nolieks, ka mani pazīsti. Pētera aizliekšana beigās nebija vienkārši kļūda lielajā plānā. Tā bija ar mērķi, lai viņš stiprinātu brāļus. Wow, vai tu biji kādreiz paskaties šo notikumu no tāda skatu punkta? Un tad paskaties savu dzīvi, cik daudz tu esi aizliedzis Dievu, aizliedzis Jēzu. Tas nekas. Dievs grib tevi lietot, un viņš jau to dara. Un šodien mātes dienā es atgādinu tev vēl tādu vienu interesantu, mazliet neērtu, kutelīgu faktu, bet tu mātes miesās cīnījies ar 300 miljoniem konkurentu, lai tiktu pie tās vienas vietas, lai piedzimtu šajā dzīvē. Tu cīnījies pret 300 miljoniem konkurentu. Ja kāds nesaprot, par ko es runāju, pienāciet pēc dievkalpojuma, es jums paskaidrošu. 300 miljoni, un jūs visi esat piedzimuši. Jūs visi šeit sēžat, jūs visi esat piedzimuši, tātad jūs visi šo cīņu esat uzvarējuši. Kāds varbūt pašmaucās, piemēram, mums ir ar Dviņu māsu, mēs tikām 2 iekšā, bet
Jūs visi esat piedzimuši, un 300 miljoni tas ir tā kā Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāju skaits. Tas ir līdzīgi kā kļūt par Amerikas prezidentu, tik pat liela iespējamība. Un tu to esi panācis, tu šeit esi. Vai tu to darīji savā spēkā? Vai tu iepriekš trenējies šim skrējienam? Vai tu ieguldīji savas zināšanas, savu laiku un pūles, lai nonāktu pie šī? Tas bija tavs nopelns. Nē, tā bija dievišķā providence. Un ja jau tā, tad arī tavai dzīvei šodien noteikti ir jēga. Un Jāzeps stāsts mums parāda, ka tā lielā jēga ir glābt citus. Būt par svētību citiem. Caur to arī Jāzeps tika izglābts, jā, bet viņa mērķis bija glābt daudzus. Tā ir mūsu dzīves jēga. Būt par svētību daudziem citiem. Un es vēlos noslēgt tomēr uz vienas tādas citas nots, jo mēs varam vēl mums vajadzētu uzdot vēl jautājumu, lai būtu taisnīgi pret šo domu. Vai turbulents var būt arī manu grēku dēļ? Tātad ne tikai cits ir grēkojis, un tāpēc es esmu kādās situācijās nonācis. Atbildi ir jā. Jā, arī Jāzepa stāstā mēs to redzam. Jāzepa brāļi piedzīvoja lielas turbulences lielā mērā savu grēku dēļ. Un arī mūsu dzīvē var notikt tāpat, ka vētras ir mūsu pašu vainas dēļ, un tāpēc mums ir jāpārbauda sevi. Ja tur ir grēks, tad ir nekavējoties no tā jāatgriežas, jānožēlo. Un neļauj savai sirdī apcietināties tik ilgi, līdz Dievam ir tavā dzīvē jāieved, tava dzīve jāieved vēl dziļākās turbulencēs, vētrās, nemieros, lai tu beidzot paceltu acis uz viņu. Nāc pie Kristus tagad. Ar savu vainu, ar savu kaunu, ar savu grēku, ar savu nepilnību. Jo arī šodien šajā pilotu kabīnē sēž žēlastības pilns glābējs. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo vārdu šodien, kuru mēs varam lasīt par seniem notikumiem. Un paldies, ka uz šiem notikumiem ir būvēta mūsu šodiena. Paldies, ka mēs varam dzīvot tik komfortablos apstākļos, ar tik lielu taisnīgumu mūsu valstī, ar mieru, ar pamatvērtībām, kuras mēs pieņemam kā pašsaprotams, bet kas lielā mērā ir būvēts uz šo tavu vārdu, uz taviem likumiem. Piedod, ka mēs tik daudz pieņemam kā pašsaprotamu to komfortablo, to gludo, to zilos debesis laiku mūsu dzīvēm. Palīdz mums arī neaizmirst tevi, tad, kad mēs ienākam vētrās. Un paldies, Kungs, ka tavs vārds atkal un atkal liecina par to, ka tu esi tik liels, ka mums nesaprotamā kārtā arī tur tu joprojām turpini darboties. Arī tur tu joprojām piepildi savu nodomu, savu gribu. Un tu esi tik liels un visvarens, ka tu spēj arī visas negatīvās lietas, kas arī notikuši mūsu dzīvē, ir pārvērst par kaut ko labu, tā ka mēs varam celties un iet un būt par svētību daudziem. Lūdzu, svētī mūs katru mūsu tālākajās gaitās, lai mēs varam pildīt šo savu jēgu un nozīmi, kādēļ tu mūs pirmām kārtām esi jau izglābis. Tā ir mūsu lūgšana Jēzus vārdā. Āmen.